saka tā, ka pārmaiņas ir vienīgā konstantā lieta. Un atkal ir kaut kādas pārmaiņas. PVO podcasts ir atpakaļ citādākā formā. Ticam, ka veiksmīgā. Nu, jā, pašiem no sākuma jāsaprot, kas te notiek. Citādāks formāts, bet mēs tie paši. Jā. Plus mums ir klausies viešņi. Mums ir ļoti īpašs viesis šodien. Citi viņi zina, kā ģitāristu, kas svētdienas apmeklē. Ja jūs esat no 10 līdz 14 gadiem, tad iespējams jūs zinat viņu kā savu, kā teikt, Pusauģu skolotāju. Kā tu pats viņu pazīsti? Es viņu pats pazīstu, nu, teiksim tā. Kāds laiciņš ir? Jā, nu, vislabāk, teiksim. Vislabāk no visiem, bet nesen bija kāds smieklīgs gadījums, kā reiz saistībā ar pusauģiem, kas tev izjautāja uz karstā krēsla. Un izrādījās, ka ne visi zina, ka jūs esat vīrs un sieva. Varbūt tāpēc, ka es tagad čolku nogriezu, vairs neatpazīstu. Jā, jo daudzē ir vairākas meitenes ar čolkām. Es nevaru saprast, kur ir kura. Jā. Nu, jā, bet mums bija meiteņu pusauģu pasākums, un man pajautāja, kurš ir mans mīļākais pusauģu skolotājs no puišiem. Kurš tev patīk? Kurš man vislabāk patīk no pusauģu skolotājiem? Bet Elijas arī ik pa laikam viesojas pie pusauģiem, tā kā tu reiz varēji droši teikt. Tieši tāda arī bija man atbildēja. Jā, nu, kā ar jūsu dzīvē ar pārmaiņām? Tā ir tāda konstanta lieta priekš jums? Jo man jau šķiet, ka tiešām, ja kaut ko grib dzīvē sasniegt, tad jābūt gatavam visu laiku mainīties, kaut ko meklēt, kaut ko jaunu. Līdzīgi kā mēs podkāstā visu laiku kaut ko ķimerējam, meklējam kaut kādu jaunu formātu. Liekas, ka šis aizies, ka būs īstais. Nu, man personīgi bija tā, ka es esmu padzīvojis ārzemēs arī, nomainījis 8 reizes skolu. Wow. Un skaitā universitāti tā tālāk. Tā kā man pārmaiņas bijusi konstanta lieta. Un man patīk pavērot, kāds es pats esmu tajā brīdī, ka kaut kas nomainās. Ka kaut kādas jaunas idejas svaigas nāk, es ticu, ka arī šeit mēs kaut kā varbūt citādāk varbūt būsim. Man atkal ir laikam tieši pretēji. Es esmu tāds cilvēks, kuram patīk, kad es zinu apmēram to sistēmu, to kārtību, to savu dienas ritmu, kāds man ies. Un tad tagad tie gadi, kuros es esmu, kas ir 20 un plus, kad tu esi pabeidzis augstskolu, un tev jāsaprot, ko tu tālāk gribi darīt un tā tālāk. Un līdz mēs apprecējāmies, es vispār nebiju reizi dzīvē pārvākusies vai kaut kādas tādas tā kā lielas lietas. Man pārmaiņas es nebiju radusi pie tādiem, tāpēc tas man ir nedaudz izaicinošāk, bet es saprotu, ka tas ir vienmēr par svētību. Bet, kad tu esi tajā pārmaiņu procesā, tad nevienmēr uzreiz to ir viegli pamanīt. Nevienmēr arī patīkam, vai ne? Tā kā tev ierasto, konstanto, saprotamo dzīves ritmu pēkšņi kaut kas vispār izmaina. Tad tā kā es laikam tagad esmu tajā pārmaiņu procesā. Patīk, ka jūs sākāt runāt par attiecību tematu uzreiz jau tur par laulību, kāds izmēna tā, kā nekā 14. februārs, vai ne, šajā vakarā. Mums tas kaut ko nozīmē? Es nezinu, kā ir jums. Mums ģimenē ir tā, ka mēs ar sievu vienojāmies, ka mēs 14. februāru neatzīmējam nekādīgi. Bet man jābūt uzmanīgam. Nu, negluži boikotē, man ir tomēr viņi tā kā jāapsveic kaut kā mazliet, bet lēmām, ka nē, šitais ir tomēr tāds ļoti komerciāls kaut kāds pasākums, un tad izmantot kaut kādus citus datumus. Jums varbūt kaut kāds savi īpašie datumi, tad kuros... Nu, mums ir savs īpašais datumiņš, es tagad domāju, vai mēs kāzu datumus. Uzmanīgi. Mēs paņemam no sapcīt draudzē ar Jansonu ģimeni, daudz pazīst, viņiem ir tāda forša tradīcija, ka viņi katru mēnesi vienā konkrētā datumā taisa tā kā tāda randiņa. Un mēs tā noklausījāmies, bijām baigi iedvesmot un arī esam to mēģinājuši darīt. Reizēm mums izkrīt tie datumi, bet mēs tā kā paskatāmies kalendārā, tuvojās, tas kaut kas ir jāsāk padomāt. Un tāda forša lieta, vai jums ir kaut kas tāds tradīcijas? Nu, mums ir 14. februāri smieklīgi, tāpēc, ka mēs 15. februārī sākām draudzēties. Tas mums oficiāli, jā. Parakstījām līgumu par draudzību. Miera līgumu. Jā, tad mums arī tā. Man vispār arī es laikam piekritīšu, ka tie ir ļoti komerciāli svētki un no Amerikas vairāk, man liekas, ienākuši. Un tāpēc man tas neliekas tāds pēkšņi tagad mēs visi svinam tur mīlestību un tā tālāk. Man drīzāk tāds... Man, ja godīgi, līdzīgi ir bijis par vārdienām. Tā kā es aizbraucu padzīvoju Beļģijā kā laiku, viņi tu svini, tāpēc, ka tevi nosauc par Eliju, vai kas ir tā kā... Jā, vecāki tev iedeva vārdu. Jā, apsveicu, kad vecāki tev iedeva tev šo vārdu, bet tas laikam līdzīgi, kā citi ar Valentīna dienu kristiešu varētu teikt, ka tas vienkārši vēl viena diena, kad piedomāt.
atcerēties. Tā man teica par vārdu dienu, jo es arī, liekas, biju šī bezjēdzīgi. Nebija tā, ka tikai 2 valstis svin vārdu dienas vai cik? Latvija un Lietuva. Jā, ka citiem nemaz kalendāros nav. Man tīri labi patīk, tāpēc, ka nav jau tik daudz kaut kādu iemesli, lai kaut ko svinētu. Un ja vēl viens vairāk, tad ir forši. Bet, jā, tajā pašā laikā pretrunas, jo Valentīna diena tā kā es tā baigi neatzīmē, bet kādam tas varētu būt svaru diena, teiksim. Tev ir 75 kg un tu tur kaut kādā, nezinu, tad, kad 5. datums, tad tu visu laiku atzīmē. Jā, es svaru dienu. Bet ja tu tā kā nokrīties vai pieņemies, tad tev mainās datums. Labi, es domāju, ka daudz tagad redz, ka jūs abi esat šeit, esat precējušies jau vairāk nekā gadu. Tūlīt būs 2 gadi. Tas nozīmē, ka diezgan labi atcerieties vēl to laiku, kad jūs nebijāt precējušies vēl. Un man šķiet, ka daudziem interesē kaut kā tāda noslēpuma. Un man arī, es gribu kaut ko pavilkt ārā. Jums ir kaut kādas lietas, ko es gribētu teikt, kad tajā laikā līdz kāzām, tas, ka mēs ievērojam šos principus vai darījām šīs lietas, tas bija baigi labi, un mēs ieskam citam arī to darīt. Kaut kas tāds, jūsu odziņa. Pirms Elvits man bija viens pelēkas dienas. Drausmīgi likās, ka līst visu laiku. Mārtiņam Kopram bija tā dziesma, dzīve bez tevis ir kā tukšas ielas. Dzieda. Mums vairāk skatījumu. Diez vai Mārtiņš tagad to dziedāt. Viņš jau arī precējies. Viņam jauna dziesma, Mārtiņ jauna dziesma prasās no tevis. Bet tādi highlight, tādas īpašās lietas, ko jūs ieteikt, varbūt citiem ir kaut kas tāds? Mēs laikam bijām, mums viss bija pareizi. Likās, ka tas, ko mēs arī sākām draudzēties, kādas lietas mēs nospraudām, pie tā mēs arī palikām. Un esam ļoti priecīgi, ka pie tā mēs palikām un nepārkāpām kaut kādas lietas. Ka mēs sākām draudzēties, Elvitēs, bet vispirms 5 lietas. Un viņi man nosauc kaut kādas 5 lietas. Es tāds forši. Man arī ir kaut kāda savu principu, ko es nedomāju, ka mēs uzreiz tā pateiksim pirmajā reizē, bet tā mēs arī pateicām. Bet 5 lietas to bija kā tāds sarakstīns jau uzreiz tāds? Nezinu, kādam viņam ir jābūt, kas viņam jādara. Viņam ir jābūt, bet varbūt kas ir manas robežas kaut kādā ziņā, ko es gribētu, ka viņš ciena un nepārkāpj. Es pat brīnos, kur man bija tāda drosme, jo mēs pat vēl, nebijām sākuši draudzēties tā, nepazināmies otru, un vienkārši runājām par tādām lietām, tas likās bišķīt neadekvāti. Viena lieta, es atceros, ko teica, bija, es vēlos, lai satiecies ar manu mammu. Jā. Kā tas attiecies? Vienu reizi. Tikšanās ar manu mammu. Tas likās tā jocīgi. Vai jāpēc 2 kopā iesiet uz randiņu? Kristīgais variants. Tā ir cita daļa sākumā, zini, kāds vēl klāt ir tur. Nē, ja tev teiksim 14. Jā, es nezinu, vai mūsdienās tur, ja 14 gadi kādam būtu, kad tur... ka mēs tā ļautu. Bet, labi, tas viens ir tas, ka tev vajadzēja izrunāt ar viņas māmu. Jā, bet kādam varbūt pirms oficiāli sākuši draudzēties, varbūt tas liekas jocīgi, bet kaut kā likās loģiski, ka es tā kā pasaku savu vēlmi, kāpēc gribu satikties, draudzēties un tā, jo... Kādi ir tavi nolūki, jā, jums arī ļoti ciešas attiecības ir un tā kā... tas tā bija svarīgi. Es arī satikos ar savu sievas mammu kādreiz. Vienreiz. Bet kad tas bija? Arī pirms tam mazliet izrunājām stratēģiju un tā, ko drīkst, ko nedrīkst. Tev bija tā, ka viņa, darām to, es tev palīdzēšu, vai tev bija to? Bija atbalstoši, ļoti atbalstoši tā, viss tā. Laikam viņa bija ieraudzījusi kaut kur jau man iepriekš draudzē kaut ko darām. Un tā kā, mēs tas tāds sakarīgs čals. Jā. Kā saka, un tad... tā apmēram bija. Bet par citām lietām, man liekas, mēs jau esam runājuši kaut kādos jauniešu pasākumos, un man vienmēr liekas smieklīgi, kad nav tā, ka man par attiecībām runāt ir mīļākā tēma, bet par to visbiežāk sanāk, ka mani aicina kaut kur pēdējos gadus, tāpēc, ka tas laikam tā aktuālāk. Bet, vienkārši mēs redzam, ka tas strādā, ka tas labi strādā. Tāda viena lieta, varbūt tas, kas arī, ko mēs ņēmām vērā, ir tas, ka mēs abi es kalpoju pie pusauģiem, jauniešiem, un mēs sapratām, ka mūsu attiecības nav tikai mūsu attiecības. Ja tu esi draudzē, tad tas, kā tu veido attiecības, tu vari būt par piemēru vai arī par, nepareizu piemēru varbūt. Un tad mēs abi sapratām, izvēlējāmies, ka mēs gribam būt tas pozitīvais piemērs, paraugs, jo mēs zinājām, ka cilvēki noteikti pusauģi skatīsies, jaunieši skatīsies, un varbūt tas uzlikt tādu atbildības sajūtu, bet tas bieži vien palīdzēja tā kā, pieturēties pie tā, ko tu saproti, ko mēs esam nolēmuši un izdarīt to līdz galam. Bet mums, teiksim, tā bija, tā kā es burtiski varētu iedomāties, es kā kristietis tieši tā arī bija.
Bet ne visiem tā būs. Nu, teiksim, tas nav arī tāds salīdzināšos princips. Pats mums nav, teiksim, kā Elijam ar Elvitu. Elvita. Jā. Bieži neesmu teicis, laikam, mūsu vārdus vienā teikumā. Jums ir kaut kādi mīļvārdi? Mums ir LL. Tā arī saka? L kvadrātā. Jā? Jūs tā arī mājās? LL? LL. Jo tas izēja punkts nav vienāds, varbūt to uzreiz vecāki nesaprot, nav kristieši, vai arī, man arī, teiksim, nebija tā, ka man bija spējas jautāt, draudzamies, davai maucam. Tur bija jāpacīnās, bet princips tāds, kad tu pieturies pie saviem principiem. Bet bija kaut kas tāds, teiksim, ko jūs domājat tagad apviet? To varbūt mēs būtu darījuši citādāk. Pieņemsim, kad es paskatos, viena lieta ir tas, ka tas fiziskais konteksts būtu atlicis vēl mazliet vēlāk. Mums bija vienošanās tikai pēc sadarināšanās. Tur neatceros precīzi vairs, kad bija pirmās rokas, kad bija pirmā bučiņa, bet es atceros to, ka tad, kad sākās tas viss notika. Bučiņas, tad es vispār neko sakrīgi vairs parunāt nevarēju. Tā kā tikāmies, es laiku galvu vienkārši jūtu kaut kas nav. Lūpas jau. Jā, un vienkārši sapratu, būtu vēl tālāk, tā kā atlikuši. Paldies Dievam, mēs visi ieturējām robežas, tā kā, neko tur nesadarījām, bet es vienkārši saprotu, ka iekšā jau pagriežās kaut kas. Es smieklīgi par tām rociņu turēšanām, visām tām lietām. Es kaut kad arī, kad mēs draudzējāmies, man teica, kāpēc Bībelē nav rakstīts, kad drīkst turēt roku? Tā kā laikās Bībelē ir visas atbildes, bet tajā brīdī, kad tu veido tās attiecības, ir tās mazās lietiņas, par kurām Bībelē nav tā tieši konkrēti rakstīts. Un tad ir tā, ka rodas kaut kādi jautājumi, bet man liekas, ja tu cieni sevi, cieni to otru cilvēku un godā Dievu, tad ir ļoti bieži arī tās mazās lietas, ka tu pasties tādā lielākā kontekstā, uz ko tas ved. Vai, kā tu teici, kad ja tu sāc to mazo, tad, protams, ka tas ies aizvien tālāk, un tad tas ļauj tā kā saprast to perspektīvu labāk. Bet jā, man laikam nav tādas baigi lietas, ko es darītu citādāk. Varbūt, ja es zinātu, kā ir būt laulībā, es būtu ātrāk piekritusi precēties, jo man bija ļoti, ļoti daudz visādu baiļu un vēl visu kaut ko es saku, tā kā tās pārmaiņas, kā es runāju, nav man mīļākā lieta, cilvēcīga, miesīga. Bet tad, kad tu esi kopā ar Dievu, tu saproti, ka viņš tev vienmēr ved uz kaut ko labāku. Viņš grib, viņam ir labs plāns tavai dzīvei, labas domas pār tavu dzīvi, un viņš grib tev to dot. Un tad bieži vien tas, ka tu vienkārši tur sēdi savā komforta zonā un baidies izkāpt ārā, tas tev pašu attur no tādas svētības. Attiecības izkāpšana no komforta zonas? Jā, ļoti daudzās sfērās, man liekas. Jā. Tev tā nebija? Tev jau bija tas, ka tu, iespējams, dzīvo gan ar bračkām tur kopā, tad vēl tas nav tieši tas pats. Jā, viņam 3 brāļi, man 3 māsas, tā kā pilnībā pretējs pasaules. Bet, Valentīna diena ir komerciāls. Tas ir galvenais. Jā, bet tajā, ko tu teici, man likās ļoti īpaši tas, ka tu saki, jūs tā kā domājāt uzreiz, kā mūsu attiecības varētu ietekmēt arī citus cilvēkus. Par to, ka jūs rādat tā kā piemēru. Man liekas, tā ir tāda lieta, ko es neesmu baigi daudz dzirdējis apkārt, ka cilvēki tā ļoti aizdomājās. Tā kā viņi vairāk tā kā koncentrējas viens uz otru, bet kā tas ietekmēs, teiksim, citus, ko citi redzēs, vai tas viņiem būs par svētību, vai arī es kādus, nezinu, tur kādam tas būs par apgrēcību. Man liekas, tā ir tāda diezgan liela problēma, pieņemsim, ja aizem prom no attiecībām, tad kaut vai kā mēs lietojam savus sociālos tīklus. Vai daudzi vispār tā domā, tā kā es domāju, es nezinu, vai jūs to pamanat šādu tendenci, vai saprotu man domu, teiksim, kādreiz tu vari ielikt storiju kaut kādu tur, nezinu, kaut kāds pudeles, tur kaut kas, un tu saproti, tas ir meža zars, bet iespējams kāds, kas skatās, domā, wow, viņi lieto šampanieti, aiziet, es arī to gribu. Protams, tur ir jābūt arī tādai robežai, ka tu tagad neesi tāds iebiedāts, tad es nevaru likt to, tāpēc, ka paskaties tur tas vai tas, bet man liekas par tādām galvenajām lietām, par tām vērtībām, ko tu paudi, ko tu gribi paust ar savu dzīvi. Tev par tām jāstāv visās sfērās, visos, gan sociālos tīklos, gan, ja tu veido attiecības, tad attiecībās. Tam ir jābūt tas, kas tu esi. Laikam tā apziņa, ka tu tomēr esi kaut kādā ziņā, rādi piemēru,
tas ne visiem uzreiz nāk tādā ziņā. Mums ir īpaši, kas ir saprotams, to nekad nav bijusi nekāda ietekme ne par vienu, kā tikai to vienu draugu, ar kur tu tā kā ikdienā tiecies, bet kad tu kā jauns pusaudzis kļūsti jau par tādu kaut jauniešu, varbūt līderi, kad kalpotājs. Kad tu sāc, tad tu pats. Laikam uz mani tomēr skatās, ka es runāju vienu, bet citreiz tu izskatās, ka es daru otru. Citreiz varu pat iztīties, tā kā tu teici, ar tām glāzēm. Varbūt tas ir bezalkoholiskais šampānis, bet viņam jāsaprot, ka kāds to nenolasīs, kas uz viņu skatās. Jā, un tas jau varbūt ne tikai kaut kāds glāzes, bet it visām. Jā, arī attiecībās. Apģērbs. Runājam. Man liekas, romiešiem 12. nodaļa ļoti forši par to runā. Un 14. nodaļa arī, ka mums ir jābūt... Nav tā, ka es atnācu sagatavojusies, jo es nezināju vispār, par ko mēs šeit runāsim šodien. Bet, tur Pāvils runā par to, ka piedomājiet pie tā, ka jūs neesat par apgrēcības tiem, kas ir vājāki varbūt. Un esmu par celšanu viens otram. Tas ir arī tādās, man liekas, lietās. Jā, līdzīgi sajiet varbūt nedaudz ar nesen dzirdēto vārdu par Āhanu, kur bija tā Ajas traģēdija, katastrofa, kur tā tad Āhana grēka dēļ pēc tam visu Izraēlu tautu tur cieta neveiksmi cīņā, kur viņiem likās, mums te vajadzēja uzvarēt vieglā veidā, bet tur viņi zaudēja ļoti daudz cilvēkus un tā bija viņiem katastrofa. Bet tāpēc, ka viens bija sagrēkojies, tad tas nāca par visu tautu. Protams, mēs dzīvojam jaunajā derībā un katrs jau pats tā kā atbild par savām lietām, bet es domāju, ka tas tā interesanti sajūt kopā, bet man tāda sajūta, kad Mums arī pirmais ciemiņš jau tuvojās. Pārsteigumi. Jā, droši nāca, ieņem vieta pie mūsu galda. Es domāju, ka tu jau mācājies piesprost mikrofonu klāt. Kā redzat, pie mums ciemos ir Valters ieradies. Tas tāds ar tāda odziņa mūsu podkāstā kaut kas jauns, tāds nebijis. Jā. Es ar Valteru vēl neesmu bijis podkāstā kopā. Es beidzot esmu izpelnījies šo lielo godu. Jā. Mēs abi. Tā kā tu vari visus pasveicināt, Elīsa pārbaudīs mums visu skaņu, vai viss ir kārtībā. Sveiciens visiem. Tu zini, kurā datumā šī epizode iet gaisā? 14. februārī. Tas nozīmē... Tieši tāpēc mēs tev uzreiz. Tas nozīmē... Attiecība eksperts. Attiecība eksperts būs mums šodien. Man mājās ir 4 meitenes. Kaut ko saproti. Tā kā 14. februārs man... Jūs svinat? Tā nozīmē. Atzīmēt kaut kā? Nākās. Kā jums ir, teiksim, ģimenē, jums ar sievu ir tāda kaut kāda īpaša datuma, ko jūs sekojat, vienmēr atceraties? Vai sieva atcerās un atgādina, vai kā jums tas ir? Mēs te iepriekš bišķi par to tā kā runājām. Protams, ka ir kāds datums, tad man ir vairāki datumi, kad man liekas, ka mums bija pirmais randiņš, pirmā tikšanās. Tas svinat visus? Mēģinām kaut kā atzīmēt, jā. Tad ir, protams, visiem ir dzimšanas dienas, visiem ir vārdienas. Es esmu priecīgs, ka es saviem bērniem nesaliku pa 2-3 vārdiem. Wow, tas labi doma. Labs padoms nākotnē. Jā. Tā. Jā, priecājamies un pateicamies Dievam par katru dienu. Katra diena ir svēta. Amen. Viens no iemesliem, kāpēc mēs tevi uzaicinājām, bija tas, ka tādā kristīgā vidē tu sacēli tādu diezgan pamatīgu ažiotāžu, tādu liela rezonanse bija tam notikumam, ko daudzi iepazina tajā mirklī, ka viņi ieslēdza Rīta panorāmu un skatās Valters. Valters ir Rīta panorāmā, ne kā vadītājs, gan, bet kā viesis. Un tur cilvēki domā, kas nu būs, ko nu darīs. Un Valters reāli sludina evaņģēliju nacionālajā televīzijā. Un esmu dzirdējis no daudziem, ka tas reāli daudzus ir iedrošinājis, iedvesmojis arī pašiem ikdienā būt aktīvākiem, drosmīgākiem. Tāpēc tu esi šeit. Jā. Lai gan pat gudrākā lieta, kur es varu pateikt, ir, ko teica savā laikā doktors Edvīns Luis Kols. Nelūdz Dievam pēc iespējām, bet lūdz Dievam, lai, kad iespējas nāk, tu būtu viņam gatavs. Es esmu bijis tur tajā panorāmā vairākas reizes un ir bijis iespēja dziedāt un bijis iespēja pateikt arī kādu teikumu. Bet šī bija tā reize, jā, kad es varēju runāt to, ko es gribēju. Un viss šis laiks ir tāds, ka es tiešām
meklē iespējas, lai nestu evaņģēliju, kur vien tas ir atļauts un kur vien Dievs vestu. Un kādreiz tas notiek pavisam negaidītos veidos. Tā kā vieta, kur tu tiešām negaidīji, un tur Dievs saka, ej un darbojies. Un tā. Nu, tas kaut kā tā pavisam, kā jau mēs visi, es domāju, mēs visi esam iekšā, visi esam gatavi un visi gaidam. Un gribam būt efektīvi un izmantot iespējas gan pie kaimiņiem, gan pie kursabiedriem, gan sabiedriskajā transportā kādam pastāstīt labo vēstu. Liekas reāli forši tas iemesls, kāpēc tev aicināja, ir tas, ka tu vari to darīt, kas tev labi sanāk. Un tas ir dziedāt, tas ir to ar savu talantu. Citus aicina, tāpēc, lai par viņiem pasmietos, citus aicina, tāpēc, ka viņi vienkārši uztaisījuši ap sevi kaut kādu ažiotāžu, patiesībā tur apakšā nav nekāda, tā kā tas viss ir tā kā gaismas un kāds apkārtā komanda, bet tas bija tas foršais, ka tu vari to, ko tu dari, tu atnāc, tu dari labi, plus tu pagodini Dievu, tu reprezentē kristiešus arī un patiesībā jau prieks skatīties, ka tu to sāki darīt, ne jau vispār dziedāšanu, bet tieši tad, kad tu sāki arī vairāk evaņģelizēt, ar to tas bija jau šovasar. Varbūt par to arī var pastāstīt, kā tu sajūti. Tas jau bija pirms vasaras iespējams, ne? Vai kā tur bija? Jā, vakardien vēl mēs ar bērniem sēdējām un tā kā visi runājām, ko mēs dievkalpojumā esam saņēmuši, un tad bija tā viņu rakstvieta ar kādu dāvanu katrs esat saņēmuši, to kalpojat. Un, tas, ko es māku, tas, ko es varu, es ļoti daudz ko nevaru un ļoti daudz ko nemāku, bet tā lieta, ko Dievs man ir devis. Mēs esam pazīstami. Bet tas, ko Dievs man ir devis, ir tā balss un ir tā pielūzīja sirds, kuras vienmēr esmu apzinājies sevi, un es varu pielūgt viens, es varu pielūgt, mēs varam pielūgt vairāk un varam pielūgt lielas auditorijas priekšā. Par evaņģelizāciju tā ir vienkārši tā uguntiņa, kurai ir jādeg manī, un es gribu darīt visu, lai tā uguns turpinātu degt manī. Un tas bija kaut kāds tāds īpašs piedzīvojums ar Dievu, ka Dievs man skaidri pateica, ka tas ir tas, ko es gribu, lai tu dari tālāk. Tā ir tā lieta, kurai tu esi aicināts, un es šobrīd vēl nevaru pateikt, kā tas izskatīsies. Es nevaru pateikt, es neredzu, es vienkārši gaidu uz Dievu un gribu būt gatavs, tad, kad man jāspēr nākamais solis. Bet, ja atgriežamies pie tās televīzijas, tu man pasaki, reāli, tu esi cilvēks ar maģistra grādu, nopietns viss, un tā liekas, tā kā tu atnāc televīziju tagad, man liekas, ir baigais spiediens patiesībā tagad runāt par Jēzu, sludināt par viņu, dziedāt par viņu. Es vienkārši iedomājos, teiksim, ja kuru citu cilvēku, teiksim, arī kādu, kurš nokļūst jebkādā iespējā kaut kur pasludināt, arī viņš sastopas ar spiedienu. Kā tu, teiksim, nepakļāvies tam spiedienam, vienkārši nodziedāt kādu vienkārši skaistu dziesmu, pateikt vienkārši kādus labus vārdus, kaut ko par mieru, kaut ko par labiem cilvēkiem, bet reāli sludināt evaņģēliju. Jā, tev vajadzēja man dzirdēt iepriekšējā vakarā Latvijas Rādio 1. Wow. Tas bija nesalīdzināmi tiešāk un no pierakstiem. Kāds teica, ka no pierakstiem, bet tur man vienkārši likās, man prasa, kāpēc pielūgšana, un es uzreiz sāku runāt par tēmu. Es varēju runāt, kāpēc vispār esmu kristietis vai kā, bet tā bija tāda iespēja tiešām runāt, pateikt pa īstam, kāpēc mēs pielūdzam un tā. Daudz interesantāk varētu būt tas, kāpēc vēl mācoties maģistrantūrā it kā opera dziedāšanu un it kā tur dramatiskais tenors un ar ļoti lielām, ļoti daudzsološu nākotnī, ja es izvēlētos iet to ceļu, kāpēc es biju pie tā McDonalda, kur apkārt te ir operas nams, tur ir mazā ģilda, lielā ģilda, te ir akadēmija, visur apkārt ir tie mani cilvēki, bet es skaidri zinu, ka
es vienkārši gribu paklausīt kungam. Tā tas ir ar lūkšanu, tāds ir ar gavēšanu, tāds ir ar vārdu lasīšanu. Un šeit ir viena praktiska lieta, tā kā mēs zinām to, ka arī manas attiecības ar Dievu finansēs ir tas veids, ir visvienkāršākais, kā es varu paklausīt Dievam un veidot ar viņu attiecības. Tā es domāju, ka tāds praktisks paklausība tajā manā dāvanā, kungs, ja tu gribi, es dziedāšu pie McDonald's, gribi dziedāšu pie Hesburgera. Bet, zini kā, tā kā daudziem pienāk šī iespēja, zini, es dziedāšu pie McDonald's, pie Hesburgera, un tad pēkšņi, ja vajag arī televīzijā, pirmos 2 mēs varam, jā, vai tur neviens mūs neredz. Nu, tavā gadījumā tev jau tur redzēja daudz, bet, nu, pieņemsim, es sludinu uz ielas kādam cilvēkam, man neviens neredz, es tur varu. Tagad tad pienāk tā lielā iespēja, ka tevi dzirdēs 1000 cilvēku. Un tāpat tu to dari. Vienkārši, kur tu to drosmi ņem, tā ir tik liela mīlestība uz kungu Jēzu vai kā, jo, Es teiktu tā, ka, zinot Valteru, arī tas viss ir nācis, teiksim, dabīgi. Ir bijušas tās mazās iespējas, ir bijušas, mazās iespējas, svētdienā uz skatuves, bet, kad tu uzticam to dari, tev jau raksturs ir izveidojis, kad tev parādās lielā iespēja. Tas ir liekas tā kā dabīgi. Tas nāk dabīgi. Tas neizties, kāds tur tā kā bez mazliet no pierakstiem skatās. Kāds vēl teica, kad skatījās Valteru izstāstus, viņš vispār neizties uztraucies. Tu biji uztraucies un neizskaties. Es nebiju uztraucies. Man jau tāds, kā saka, lielais piedzīvojums, kas īstenībā arī bija ar manu pielūgšanas dziesmu, kuras uztaisīja beigās angliski, bija Eirovīzijā. Es neatceros vairāk gadu, 16. vai 17. gads. Tas bija tā kā lielais, un tur arī bija rīt panorāmas, un arī tas viss. Un tad bija kāds, kur komentēja, ka es gaidīju no Valtera kaut ko vairāk, un tā tālāk, bet tā bija tāda, mēs bijām ar Lību kopā. Tas nav būtiskākais. Būtiskākais ir tas, ka mēs lietojam, ja tev ir manā gadījumā, viens talents, lieto viņu, attīst viņu, neaproc viņu, neaizmirsti par viņu, nenoniecini viņu. Jo bija laiks, kad man likās, es biju varbūt kā kāds, kas skatās šobrīd, es biju jaunākais, es biju tā kā sīkākais jauniešu kompānijā. Es biju tā kā neiederējos pēc gadiem, 13, 12, 14. Un es vienkārši teicu, man jau vienkārši visur aicina, tāpēc, ka es arī varu piedziedāt klāt, bet tā konkrētā dāvana, konkrētais mans aicinājums, kaut kur ir mani aizvedis pie dažādiem cilvēkiem ar ļoti interesantas visādas attiecības, visādas atziņas. Nevar zināt, kā Bībelē manas meitas arī tagad mācās svētdienas visiem svētdienas skolā mācās par Esteri, vai ne? Par vienkāršu meitenīti, kura pat bija bez vecākiem, un viņa sadzirdēja Dieva balsi, viņa paklausīja tai Dieva balsī, un viņa beigās, viņa kļuva par karalieni, bet viņa izglāba visu savu tautu. Ietekmēja īstenībā Kristus, iespēja Kristum atnākt šajā pasaulē. Tā kā mēs nevaram noniecināt savu, es tikai sportoju, es tikai dziedu, es tikai nodarbojos ar IT, bet katrai tai lietai ir milzīgs potenciāls ietekmēt cilvēkus un kaut ko dzīvē izdarīt, pagodinot kungu ar savu to dāvanu. Wow. Ja man nebūtu mazā grupa, es ļoti gribētu atrasties šādā podkāstā un klausīties. Tāda reāla sajūta, kā tiešām mazajā grupā, kur tu uzpildies, riktīgi dzirdot šīs liecības, šos stāstus. Super. Bet ņemot vērā, ka 14. februārs, kaut ko tomēr vēl par attiecībām, man liekas, arī jāpajautā. Teiksim, tagad skatoties uz mūsdienu jauniešiem, kā viņi veido tās attiecības un kaut ko dzirdot, redzot, es nezinu. Es pēdējā laikā vispār vairs nezinu, kā tur viss notiek. Bet no tavas pieredzes, ja tu vēl atceries, kā bija pirms jūs bijāt precējušies, varbūt ir kaut kādi ieteikumi tiem, kas tagad mājās, tur vieni paši šajā vakarā, 14. februārī, tur nezinu, ēd šokolādi, skatās Titaniku un domā, ārprāts. Kur ir mans Leonardo? Vai? Jā.
ļauj Dievam no sevis izveidot kaut ko, tad būs jēga kādam pievienoties. Jo ja viss, ko tu dari, ir mētā acis apkārt un domā, šodien man patīk tā, rīt man patīk tā, un tās simpātijas mainās nepārtraukti, bet kā Bībele saka, ka meitene ir tā, kur pievienojās tam tavam aicinājumam, tavam virzienam, tam, ko tev Dievs ir atklājis. Ja tu kaut kas esi, tad ir viegli tev pievienoties. Ja tu nekas neesi, tu pats vēl neesi sapratis, un tad mēs kopā sāksim meklēt. Labāk, ka tu skaidrs zini, tev ir skaidrs stipras attiecības ar Dievu, tev ir skaidrs tavs uzdevums. Un tad, kad es sākām draudzēties ar Lienes, viņai teicu, rekur, šis ir tas, ko Dievs man ir līdz darīt, ir lietas, kuras es nedarīšu savā dzīvē, un man pēc Dieva vārda, man ir vajadzīgs kāds, kā Ādamam bija vajadzīgs palīgs. Un tādā veidā sākās tās bibliskās attiecības, un tad mēs palīdzam viens otram mainīties Kristus līdzībā un sasniegt to savu mērķi. Kaut kā tā, bet pārējais viss ir tā, mēs bijām šausmīgi gudri, tad, kad es visgudrākais par bērnu audzināšanu bija, tad, kad man bija 16, visgudrākais par attiecībām bija, tad, kad man bija droši vien 13. Šobrīd es nevienam neteiktu neko priekšā. Es šobrīd saku, ka man pašam vajag ļoti daudz Dieva žēlastību, gan kā vīram, gan kā tēvam. Un tā pa īstam ieraugt, cik ļoti mums vajag Jēzus, tad, kad mēs esam tovās attiecībās ar apkārtējiem. Tā jau reizēm saka, ka parasti labākos padomus attiecībās, tā tālāk saka tie draugi, kuri paši nav attiecībās nekad bijuši, bet tas vairāk, laikam, pasaulē tā izplatīts tas teiciens, bet es piekrītu tam, ko tu teici par to, ka ļauj Dievam veidot to, kas tu esi, jo, man liekas, tieši par meiteņu pusi vairāk runājot, protams, meiteņa tā, kas pievienojas, bet arī, man liekas, katram cilvēkam Dievam ir kaut kāds savs mērķis, kaut kāds plāns viņa dzīvei, un es atceros arī, kad biju vēl vispār nedomāju par attiecībām, es dzirdēju tādu teicienu, ka, ja Dievs tev nebūs pietiekams, neviens cilvēks tev nebūs pietiekams. Tā kā, ja tu neļaus Dievam piepildīt to, ko tikai viņš var tavā sirdī piepildīt, un to tev pašvērtību tev iedot, kas rodas attiecībās ar viņu, tu to nesaņemsi no neviena puiša, no neviena drauga. Un, es atceros, tas man tā iespiedās atmiņā, ka tas, ka tu tagad sāksi attiecības, varbūt tev liekas, man vajag tās attiecības, tad man būs tās, es zinu, ka par to ļoti daudz jau runāts, bet ja tu esi šobrīd tajā situācijā, ka tu neesi attiecībās un tev ir tā vēlme pēc tā, tad nāc Dievu priekšā, ļauj viņam būt tam, kurš piepilda tavu sirdi ar savu mīlestību, un es zinu, ka uzticoties viņam, īstās lietas nāks īstajā laikā, un vienkārši jāuzticās, ka Dievam ir tiešām labākais plāns tavai dzīvei. Man liekas, ka ļoti labi treniņu nometni, ja mēs runājam par to, ka mēs kādreiz gribam būt attiecībās, gribam būt laulībā, tas ir izveidot stipras, stabilas attiecības ar kādu draugu šūniņā. Ja tu esi tas, tas, kurš ir uzticamais, tas, ar kuru ir būt patīkam kopā, un kā viens un otrs arī pamēģina padzīvot kopā, paīrēt kopā, vai ne? Un paskaties, vai tu tiec galā, vai cik ātri tev nokaitina otrs cilvēks, un cik tu pats esi kaitinoši pajautā kādam godīgi. Paprastiem īrniekiem, ar kuriem tu kopā dzīvo, nevis tas, ko viņš pats saka. Tāpat tās liekas, ka daudzi arī pats varbūt tajā vecumā, kad es biju, tu saki 16, 17, labāk zināju. Kaut kā tu tā kā ieklausies māja ar galvu, bet tajā brīdī liekas, ka tu tomēr kaut ko zini. Es domāju, jā. Es domāju arī, tiem, kas varbūt šobrīd skatās, tomēr ļauties tam, ka ir kaut kādi cilvēki apkārt un kaut kādi piemēri, kuriem tu gribi tā kā tās vai tās. Un saprast, ka neko tu vēl tā īsti nezini. Jā, tas ir process. Valter, tu esi mums labs piemērs. Gan attiecībās mēs uz tevi esam skatījušies. Manā tausā kāzu magnētiņš gan izbalējis, bet vēl aizvien mammas dzīvoklī tur stāv uz leduskapja. Un vienmēr, kad es apsēžos virtuvē pie galda, paskatos uz viņu un atceros to. Tā kā, bet arī piemērs šajā te
tajā brīvībā evanģelizēt, liecināt par Kristu visur, kur tu esi. Jā. Un darīt Tas to ir labi. ļoti iedvesmojoši. Iespējams, tev ir kaut kāda vēl noslēdzot tavu mazo rubriku viesošanos šeit, ir kādi iedrošinājumi vārdi tiem, kas mūs klausās. Vispār Piesakojiet Instagram. bija vērts šeit atnākt. Te ir riktīgi forša, kompānija ir nereāli laba. Skatāties TV slavēšanas YouTube kanālu, jā. Tagad, kas vēl nezinu. Jā, jo tuvāk mēs ejam kungam un jo vairāk mēs maksājam par tām savām attiecībām, jo vairāk tas prasa no mums, jo lielāks gandarījums ir. Un ka tavai dienai var būt jēga. Es nekad neesmu bijis datorspēļu fans, bet es domāju, ka ir ļoti daudz vieglāk ir aizrauties un pazaudēt laiku, pazaudēt nedēļas, pazaudēt mēnešus ar visu kaut ko, tad mēs dzirdam par tām gudrajām brillēm. Tās, ticiet, man paliks aizvien gudrāks. Lietotājs tuvāk. Jā, burtiski. Pēc 2 gadiem visi ar brillēm sēžam šajā podkastā. Un tad Bībele ir tā, Salmona pamācības ir tās, kuras saka, mans dēls, ievēro mans vārds, saglabā to savā sirdī. Tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un zāles visai viņa miesai, kas dziedina. Tas ir mans novēlējums par koku, kas stādīts upes malā, kas savus augļus nes pareizā laikā, kam labs nesavīs, visu, ko viņš dara, tam labi izdodas. Tas ir tas, kurš paliek Kristu un paliek vārdā. Ko izcili, paldies tev. Mūs nākamais viesis. Tā kā jūs varat mēģināt tieši samainīties ar mikrofoniem, jā. Un mūsu nākamais viesis. Prieks dziedot 5. Var redzēt jau profesionāls YouTuberis ieradies. Starp citu par tām brillēm, ko Valters pieminēja, kā tev šķiet pēc 3-4 gadiem, tu būsi viņās redzam? Zini kā, man ir cerība varbūt un ticība, ka Latvija nedaudz kā vienmēr atpaliks no tiem trendiem, kas ir pasaulē. Kas par brillēm? Virtuālās brilles? Jā, Apple Vision Pro. Uz ielām cilvēks tā. Tev redzēja mīmes, jā, tur viss. Mīmes ne, bet es redzēju kaut kāds cilvēks, ka bija, kas uz ielas tur. Interesanti. Tā kā es gribu cerēt, ka es nebūšu viņās. Es labāk izvēlos redzēt to, kas notiek reāli man acu priekšā. Bet uz dievkalpojumiem drīkstēs nākt ar viņiem? Ja ir dievkalpojumi, kas jau notiek virtuālajā realitātē, tā kā es domāju, tādās brillēs Metaverse, jā. Mazākais. Bet domāju, ka to nevajag papildus ekrāns, nevajag kur vārdi rādās, visiem ir viss jau iekšā. Skaties, ir parāds skatu, tur viss ir izgaismos, tur fonā, viņš tev ir aizvest uz Jeruzālēm, aizvest tev uz, un viss notiek. Savā ziņā, jā. Tu vari pievilkt, apskatīties, ko tu vēlies, raksturvietas parādās, tu vari rakstīt pierakstus vienlaicīgi. Tad pierakstīt, ko mācēs saka. Pats sēdi apmanēs mājās. Iespējas ir Nē, daudz. dievkalpojumās domāju jau mājās. Es gan ļautu tikai tad, ja viņi skatītos tiešādē arī dievkalpojumu. Jā, tā kā. Es domāju, tu atnāc klātienē un tur viss ir. Bet tajā pašā laikā, jā, protams, jā. Es saku, es ļautu tikai tad, ja viņš skatītos tiešādē dievkalpojumu, respektīvi, tās brilles ir virsū. Jā, bet vismaz tu skaties to, jo. Es nebiju domājis no šī aspekta, ka tik daudz tu vari tur pielikt visu kaut ko klāt. Nē, tur ir ļoti daudz labu lietu, jā, bet. Varētu arī, teiksim, kad ir katram kaut kāds savs robots, ar kuru tu, teiksim, piedalies slavēšanā, teiksim. Kurš savu rokas kustina, tā kā. Nekustina, tā viņš tā kustina. Arī tā kā video spēlēs tu uztaisi to savu slavēšanas vadītāju avatāru. Jā. Izvēlies. Skinny jeans. Ādas jaka. Elīze vada slavēšanās. Blondu. Izvēlies kādu mūziku. Dāvids ir pie mums ieradies, visi jau pazīst. Baigi interesanti, jums te tagad izskatās, jā. Jā, kā sakam, pārmaiņas ir vienīgā konstantā lieta. Tu piekrīt tādam izteicienam? Droši vien, jā, ja mēs nerunājam par konservatīvām vērtībām. Jā, bet ja mēs gribam kaut ko pieaugt, kaut ko jaunu iemācīties, gan jau ar to jārēķinās. Pārmaiņas ir nenovēršams, jā. Pat valoda taču attīstās, jā. Tas, kā mēs runājam latviski, šodien ļoti atšķirās no tā, kā tas bija kaut kā pirms 10 gadiem. Vai tu zini, kā tagad dēvēs saļanku? Ir jaunvārds. Tā bija rusofobija nostrādājusi. Man liekas, ka tur varētu būt nedaudz ietekme no šī podkāsta tekstīgās viras, jo tagad saļanku dēvēs par sāļviru. Par sāļviru? Drausmas. Es gan palikšu pie saļankas. Es vairs neēdīšu. Es nevaru iedomāties, ka mēs pāriesim uz to. Bet labi, ir sācies tagad jauns gads un atkal kāds pārmaiņas, jā, un arī, man liekas, jauniešu vispār kustībā, jauniešu kalpošanā. Vispār mūsu jauna, ne ar kaut kādas tādas jaunas vēsmas, kaut kādas pārmaiņas notiek. Elīze jau pa lielam ir tas jaunais.
Jā. Viņš ir jaunākais, tu esi mazliet vecākais, bet atmodas vakaros tu esi jau sludinājis, tagad jau 2 atmodas vakari bijuši līdz šim. Un, kas ir tas vārds, kas ir tas virziens, kurā Dievs tā kā vada mūsdienu jauniešus, kā tu redzi šajā laikā? Nu, es ļoti personīgi uztvēru to vārdu, ko Dievs mums deva draudzēji plašāk, un, protams, ka tas no vienas puses nav nekas jauns un vēl nebijis. No otras puses tas uzliek tādu lielu fokusu mums ieiet tajos darbos. Jo viens ir mūsu paša identitāte, un cik mēs esam mīlēti, un cik mēs esam labi, un tas viss ir vajadzīgs arī šajā gadā. Un tajā visā mēs kalposim, bet ka reāli mēs gribam būt tie, kas ne tikai skatāmies, kā kāds uzliek rokas uz arkla, bet uzliek paši tās rokas uz arkla un strādāt un piedzīvot, kā Dievs darbojas mūsu dzīvēs un caur mums. Un tas vienmēr ir bijis tas mūsu redzējums, bet šajā gadā tā bija tāda zaļā gaisma. Nu, vai tad ejam tajā, darbojamies uz to, un jā, tas ir tas, par ko es ticu, ka katram vajadzētu šajā gadā piedzīvot, kā Dievs darbojas tavā dzīvē un caur tevi. Un mēs ticam, ka šis būs neaizmirstams gads, un tas viss jau sākas, un nevienmēr tas uzreiz ir tā kā ūdenskritums, bet pa pilītē mēs sākam sagaršot, mēs sākam kustēties tajā virzienā. Jo, ja pagājušais gads bija vairāk par māceklību, ja, kur es ticu, ka daudziem tas nostiprinājās, ja mēs paši kā komanda gājām tam cauri, tad tagad ieiet tajā, kad Jēzus saka, ok, es jūs sūtu. Un kā tieši tas izskatās, tas var izskatīties ļoti atšķirīgi. Kādam tas var būt brīnuma darīšana, ja? Kādam tā var būt pravietošana, kādam tā var būt palīdzība žēlsirdībā, kalpošana, putekļu sūkšana. Ja? Un tomēr tu vari piedzīvot to, kā Dievs caur tevi darbojas. Ja? Jā, tiešām. Kas varētu būt tie pirmie soļi, kā, ja tagad kāds jauns cilvēks, kurš grib kaut ko darīt, viņš dzird šo mēsīdžu, ja? Kas ir tas, ko viņš varētu darīt, kas ir tie pirmie soļi vispār, kā jūs to redzat? Nu, es teiktu, pirmais ir tiešām iepazīt Dievu, izlemt viņam sakot. Tas citādi nestrādā. Ja? Tur Bībelē mēs lasām par Skēves dēliem un daudziem citiem piemēriem, kur kādi gribēja darīt foršas lietas, bet bez tā, ka tu pazīsti un ka tev ir pilnvars ne tikai no Dāvida vai Elī vai Dāvi vai Elvitas, bet no debesīm, no augšienes. Un tā kā pirmais ir tiešām izlasīt Bībeli. Nu, tev nav obligāti visi jāizlasa. Apostoļu darbs. Bet dzirdēt jā, evaņģēliju, tad tiešām saprast, vai tu tam tici, jā, vai tu esi gatavs atstāt savu veco dzīvi sekot Kristum. Un tas tālākais jau ir šis process, kurā Dievs tevi ievelk. Un es teiktu, jā, tā ir vienkārši paklausība, līdzīgi kā tagad mācītājs vairākas reizes uzsvērs to, un arī atmodas vakarā mēs par to runājam, ja, ko tu esi darījis šiem vismazākajiem, to tu esi man darījis, to Jēzus saka, vai ne? Es biju nekails, es biju tāds un tāds. Un redzēt tās iespējas, ja mēs kādreiz lūdzam, arī kristieši jaunieši lūdz, es tur gribu, un kādreiz ir misija uz Āfriku, ja? Es gribu tur uz platformu stāvēt, bet Jēzus saka, hei, tas ir pavisam vienkārši, paskaties, kas tev kaimiņos, paskaties savu klases biedri, ja? Kādas viņiem vajadzības ir, ar ko viņi cīnās. Un tur tu vari būt tās Jēzus rokas, Jēzus kājas, Jēzus mutve. Man patīk tas, ka mēs esam nodefinējuši to piedzīvo, ko Dievs var darīt ar tevi. Nevis tikai redzi no malas vai arī skaties, bet tu piedzīvo, tas ir piedzīvojums ar Dievu. Tā kā saka, no sākuma tu iepazīsti viņu, un tas ir kungs, ko mēs kopā varam sadarīt. Un tad viņš parāda rekur šeit. Tas ir piedzīvojumi arī, ka jūs darat to kopā, kad kungs man nav drosmes, kungs man nav tā mīlestība. Tu nāc viņu priekšā, to saņem un jūs kopā vienkārši piedzīvot. Tā kā tas ir, laidīsimies šajā piedzīvojumā. Jā, gads, kad ir piedzīvojumi ar Dievu. Jā. Piedzīvot, un ja mēs to piedzīvosim, ka Dievs darbojas mūsu dzīvē un caur mums, tad mēs arī redzēsim, kā līdzcilvēki piedzīvo Jēzu, viņam darbojoties ar katru no mums. Vai ir padomā arī kaut kādas lietas, ko, kā draudze mēs organizēsim tieši jauniešiem? Kaut kādas misijas vai kāds jauniešu dienas? Mēs katrā ziņā par to domājam. Saprotu, ka arī ar iniciatīvas komandām ir doma par to, ka, protams, ka šis ziemas tāds periods, agrais pavasaris ir vēl tāda, lēnīgāks laiks, ka tās iespējas ir mazāk, ja, pretēji tam, kāds ir siltākās zemēs. Starp citu, svētdien mūsu jaunieši iet evaņģelizācijā. Viņus neaptur laiks. Jā, šajā svētdienā 3, ja nemaldos. Jā? Kā tur bija tādies, mums neapturēs. Jā, viss notiek. Bet šis ir tāds iekustēšanās laiks, bet es ticu, ka pavasaris būs tāds ļoti liels kustības, sakustēšanās, un tad pavasaris, vasara, rudens būs ļoti daudz iespējas. Es ticu, ka Dievs mums dos stratēģijas, plānus, veidus, kā mēs varam. Es neobligāti saku, ka tie būs tādi sprādzieni, bet tās būs iespējas, kur jaunieši varēs likt, kā saka, savas dāvanas un tās savas ilgas, savas rūpes lietā un piedzīvot, kā Dievs darbojas ar viņiem. Tikt savas rokas uz arkliem. Aiziet! Uz pļaujamās mašīnas mūsdienās būtu jāsaka par arkli. Uz ierobotas.
Uz īrobota. Uz iedierīces. Un tad gada beigās tad stāstīt, ko mēs katrs esam piedzīvojuši, katrs kādā varbūt mazākā veidā, lielākā līmenī. Starp citu, gribējās no tiem dzirdēt vēl par kādu projektu, ko es redzēju tavās sociālos tīklos, un vienā dienā pēkšņi visi Latvijas jaunie mācītāji, visi sāk likt. Visi uzsprāga, vienkārši nereāli. Jā, bet tas bija vienā dienā, pēc tam tā, kur kas ir, un tā būtu interesanti dzirdēt, kas tas ir par projektu, kā varam iesaistīties. Tas ir jauniešu atmodas dienas. Mums ir tāda mācītāja sadraudzība šeit Rīgā, kur mēs jau kādu laiku esam, nākamreiz mēnesī mēs sanākam kopā, vienkārši, lai iedrošinātu viens otru, lūgtu kopā, iepazītos. Mums šķiet, ka ir daudz tādas lietas, kuras varētu nosaukt par tādu kā šķelšanos vai grāviem, kas ir iepriekšējā paudzē mācītāju kalpotāju vidē, bet mūsu paudzē tam tā nav jābūt, jo mēs jau bijām draugi, kad mēs bijām jauniešu līderi vai mācītāju kalpotāji, un tagad daudz no mums esam, tiešām kā mācītāju kalpošanā, un mēs vienkārši to turpinām darīt. Un jā, mēs redzam, ka ir Dieva uguns, ir Dieva aicinājums, un ir tāda spilgta nodošanās par tiem brāļiem, viens pār otru, un tas ir forši, ka ne tikai savas draudzes ietvaros ar saviem līderiem un kalpotājiem, bet arī tādā mācītāja līmenī jūs varat tiešām viens otru izaicināt. Daudzajādā ziņā tāds arī darbojas. Tu sanāc, tu dzirdi, ko Dievs dara, kas notiek, tā kā bāc, mēs arī varam, es arī gribu redzēt. Tad jūs taisat kaut ko. Un tad man nāca tāda iniciatīva, tāda doma radās, jā, ka ja mums tiešām ir kaut kāda uguns tajā grupiņā un kaut kāda sadraudzība, tad mēs varētu to pavairot un skatīties, ko Dievs ar to darīs. Un tā radās šī ideja par jauniešu atmodas dienu. Tad mēs sākumā grupā runājām, vienojāmies, ka mēs varētu to darīt. Tad sākām sazināties ar reģioniem. Tur arī tie līderi bija atsaucīgi, teica, hei, baigi forši, tā ir tā kā atbildēta lūkšana. Nu, un šis ir tagad tāds process, kad mēs sākam apzināt kādus mācītājus, ko mēs pazīstam. Nav jau, diemžēl, Latvijā tik ļoti daudz viņu, bet no dažādām konfesijām mācītājs, līderis, draudzes un kalpošanas, kas tur ir. Vienkārši uzaicināt, lai mēs varam satikties uz tādu mācītāju tikšanos, un tad katrā tajā reģionā, katrā dienā, jauniešu atmodas dienā būs 2 lielās tikšanās ar jauniešiem tieši no tā reģiona. Tā kā iedrošinājums nav vienkārši braukt visiem uz visurieni, tiekamies katrs savā reģionā un skatīsimies. Jā, es domāju, ka tas būs ļoti praktiski, būs ļoti iedvesmojoši. Mums būs arī tajā pirmajā sesijā tā noslēgsies ar tādiem workshopiem, kad vairāk no tiem mācītājiem paņem savas grupas, kur mēs mācīsimies par praktisku kalpošanu, kāda būs, tieši misionālā tādā virzienā, kāda būs varbūt par žēlsirdības darbu, kāds tieši par publisku vai privātu evaņģēliju pasludināšanu, kāda būs, tieši par lūgšanu kalpošanu, kas arī ļoti svarīgi, kā attīstīties tajā, kā augt tajā, kā dzirdēt Dieva balsi. Nu jā, un tad mums būs iespēja iziet ielās tajā pilsētā, un tad pēcpusdienā mēs satiksimies uz tādu svētā gara vakaru, kur būs ļoti daudz slavēšanas. Mums katrā vietā būs cita slavēšanas grupa, kas brauks, un kādu no tiem mācītājiem mēs kāpsim uz platformas, lai kalpotu sanākušajiem. Tas nebūs tāds kā evaņģelizācijas dievkalpojums vai vienkārši atgriezieties atkal no grēkiem, nododieties, bet skatīsimies, ko Dievs būs sagatavojis, un tāds kompakts, dinamisks uzrunas, tā kā nebūs neviens lielais vārds, lielais runātājs, kā būs 50 minūtes, bet mēs gribētu, lai tas tāds plūstošs laiks, kad mēs varam tiešām meklēt, ko Dievs grib darīt mūsu vidū. Nu, tā no vienas puses tāda iepazīšanās arī iespēja mums ar reģionā esošajām kustībām, draudzēm, mācītājiem satikt, stiprināt viņus, dzirdēt, ko Dievs dara, jo kādreiz, kā Rīgā mēs esam izolēti un mēs nezinām, nesaprotam, nepazīstam arī daudz no tiem cilvēkiem. Tā ir tāda iespēja, hei, pastiet roku, varbūt kāds grib atnākt un nesagaidām obligāti, ka visi Latvija gribēs vai ka visi mācītāji vai jaunieši gribēs, bet tie, kas gribēs, domāju, ka būs foršs laiks. Jā, ceļš kristīgiem jauniešiem, man liekas, tā ir fantastiska iespēja, vai ne? Kad atbrauc uz tavu reģionu, jā, tur jāpaskatās, kurā pilsētā, kur, bet jauniešu.lv mājaslapā ir viss ir uzskaitīts, jā, visi kas datumi. Ir interesanti, ka kāds no tām draudzēm pat uzņemās tur pabarot gribēs un parūpēties tādā veidā, kas ļoti, ļoti forši. Un runājot, jā, par šo redzējumu piedzīvot, kā Dievs darbojas caur tevi, un tad, liekas, saistībā ar to, ka tas ir pats pavasara sākums, man ļoti patikās tā ideja, ka tas ir pats pavasara pirmās sestdienas, mēs uzreiz jau aktivizējamies ar visu Latviju, un tas palīdzēs, es domāju, gan mums tā Rīgā saprast, ka reāli ir jākustās, jā, ir jātic, ir jāvirzās, ir jākāp ārpus komforta zonas, bet arī tāpat visā Latvijā. Tā kā tas būs tāds iespēja pieskarties un sadoties rokās ar visiem kristiešiem Latvijā. Lai Dievs dod, ka tā izdodas. Lai izdodas, jā. Tā kā, sekojam līdzi, iesaistamies, jā. Jaunieši.lv, jā, padodiet ziņas saviem draugiem, mācītājiem, līderiem. Vadītāji, jā, līderi tie noteikti piesakās.
Bet es saprotu, arī tas vecums ir diezgan plašs jauniešiem, kuri var pieteikties. Jā, tur komentāros kādi jau rakstīja, cik ir tas jauniešu vecums. Mēs arī gribētu, jauniešu atmodas dienas, jā. Tā kā mūsu tā galvenais fokus tajās divās sesijās, protams, būs tieši uz jauniešiem, bet mēs neesam tie, kas pateiksim, kurš var vai nevar nākt. Piemēram, ja es būtu tajā reģionā, es noteikti tāpat iet, lai gan es droši vien vairs nekvalificējos kā jaunietis. Bet uz to rīta tikšanos, jā, tur mācītāji un kalpošana līderi ir aicināti, bet tur gan ir reģistrācija, lai mēs varētu zināt, kā mēs labāk parūpēties par to. Bet tas arī caur jauniešu.lv. Labi, ņemot vērā, kad šodien ir 14. februārs, jā, tātad šī epizode piedzīvo savu dienas gaismu 14. februārī. Mēs te iepriekš jau pārunājām. Un jūs te tagad pavadiet, te vajadzēja būt Beatai, ko es te daru? Jā, tieši tas ir interesanti. Mēs pirms tam jau parunājām par kaut kādiem īpašiem datumiņiem, vai mums šeit Gobu pārim, jā, ir kāds īpašais datumiņš, tad arī Valters padalījās. Kā ir jums, vai jūsu ģimenē ir kāds īpašais datumiņš šajā kontekstā? Jā, man viens kolēģis atgādināja tieši, ka 14. datumiņš mums ir īpašs datumiņš. Visādi datumiņi ir, kad bērni piedzimuši, tie ir datumiņi, tad ir laulības. Tieši attiecīgi kontekstā tāda. Es saprotu, 14. jums laikam ir tas ļoti īpašs. 14. mums ir tas, ka tas bija pirmais saskars punkts, jā, kad es pēc ilgāka pārdomu laika izlēmu, ka es gribu izrādīt šo savu spērt soli ārpus komforta zonas, izrādīt savu simpātijas viņai, jā, un riskēt, jā, gatavs paņemt kurvīti. Lai gan diezgan pārliecināts jutos, kad viņi droši vien nenoraidīs mani. Jā, bet tad viņi man pateica, jā, es nebūtu pārsteidzis viņu, bet vienkārši kaut kad prasīs, ka viņi tā arī būtu pateikusi, ka viņi šobrīd tas varbūt neinteresē. Tā kā, jābūt viltīgam, jābūt tur. Viņa no šoka piekrita? Nē, viņi bija iespiest stūrieni, mēs reāli tur pie restorāna. Kādā stūri? Es viņai uzrakstu ziņā, vai viņi varētu palīdzēt izdekorēt Valentīna dienas pasākumu priekš jauniešiem. Viņi saka, jā, es tā aizbraukšu pretīm. Tas aizbrauc tur pieturā, mēs braucam caur Rīgu. Ķipa jāpaķer ziedi, mēs apstājamies. Es tagad paņēmu puķes, viņai aizkrāstu paņēmu puķes un saka, hei, vai es varu tev nolaupīt uz mirklīti, jā. Un tad viņi tā atsaucās, mēs iegājām iekšā, viņi prasīja, ko mēs tad daram. Tas pastāstīja un tā. Tā kā, tur bija stratēģija, citādāk varbūt, ka nebūtu sanācis, bet Dievs man deva gudrību, kā saka, tās sviras kustināt, lai viņi nevarētu man atteikt. Vai tu ieteikti šo metodu citiem arī pučājiem? Nolaupīt meiteni. Jā, vai vispār, ko tu ieteiktu džekiem, jā, vai meitenēm? Pirmajam kontaktam publiskā vietā es pat pieņemu, ka tas ir ļoti labi. Es zinu, ka ir dažādi varianti, ir kādi, kas sūtījuši diskus, tur audio ziņas, ir debesīs rakstījuši kaut ko. Domāju, ka pirmajai tikšanās reizei, teiksim, tam kontaktam, jā, publiskā vietā vai ko, man liekas, ka tas nav slikti. Ja nākamie soļi arī ir tāpat, kā es to darīju, kad es tikos ar viņas tēvu un brāli un izrunāju to, vai viņi atbalstītu šo tikšanos. Līdzīgi kā jums. Tu satikies ar Elvisu mammu. Bet, jā. Nevis satikos, bet tikos. Nebija nekādas regulāras satikšanas. Jā, nākamais solis, tātad tu tikies ar tēvu, jā, izrunāji visu ar brāli. Jā, tajā svētdienā es izrunāju. Arī teica, ka jānāk palīdzēt izdekorēt, jā? Vai tur jau bija konkrēti? Nē, viņi jau bija uzzinājuši, bet jā, tas atkal mums tām attiecībām iedeva tādu foršu virzību, skaidrību, un arī es biju atbildīgs kādu vīriešu priekšā par to, kā un ko es darīšu, jo, teiksim, pat ja es biju tur mācītājs vai jauns kalpotājs, miesa ir vāja, tāpēc ir vajadzīgi šādas drošības kaut kādas barjeras, jā, kaut kādas lietas, kas... Uzraudzības dienas, jā. Teiksim, randiņā kāds, kas sēž divas riņas aiz muguras. Varbūt tādi jums vajadzēja būt bijis jauna kalpošana, tā kā var pietākties, kurš grib randiņu izlūks, lai ziņo uzreiz. Telefonā uzliec viņas tā bildi, tur katru reizi, kad tu pasties, atceries, viņš tev vēro, viņš zina visu. Ja, teiksim, tagad tu tā apkārt, bišķi pasies kā jaunieši, tur veido attiecības un tā, tev no savas pieredzes būtu kaut kāda tāda, es to, palieku zem tanka nesagatavotu, bet kaut kādu ieteikumu, ko viņam vajadzētu darīt vai nevajadzētu. Mums par to ir atmošanās raidījuma 5-6 sērijas. Es laikam vairs neesmu tik tuvu, man šķiet, jo, teiksim, tagad, kad Stefans paziņoja par savu sadarināšanos, bija šokā. Es vispār nenojautu, ka viņiem ir kāda konteksta, ka viņi pazīst. Man arī ļoti līdzīgi. Tas laikam pēc 30 notiek, tā kā tu pēkšņi, bum, tev neviens neko nestāst, neko nezina. Rādārs nestrādā. Vairs nejūtu. Nē, varbūt cerams, ka pārējie, kādi zināja. Viņi man pēc tam teica, ka bija draugi, kas zināja. Tas, ko es iedrošinātu, droši vien, ka vienkārši nedarīt lietas slepeni.
censties nekļūt privātiem. Arī jūs pavadāt laiku kopā, tam būtu jānotiek publiskās vietās un samazināt visādus riskus. Ja? Jo, protams, ka no vienas puses tas mērķis ir iepazīt vienam otru, bet ne tik tuvu iepazīt. Ne? Un, lai tas nenotiktu tik tuvu, tad ir labi, ka tā vide palīdz mums uzturēt tās robežas un savaldīt savus miesas. Jo kādreiz liekas, ka viņai ir vēss un gribās sasildīt, bet iespējams, iespējams jā, ka vienkārši var jaku iedot. Jā. Nu, meitenes arī varētu vienkārši uzreiz biezāks jakas vilkt virs uz randiņiem, ja? Lai nebūtu kā džekiem tagad te jādomā. Nē, nu kā, ja tu esi džeks, tad šo svētdienu arī bija vārds tieši par tādu kā svaidījumu, ja, kas nāk uz lauva. Nē, nu tu gribi sasildīt. Es atceros, ka man pašam bija reizes, ir tāda augsta situācija, ja tu novelc savu jāku, iedod savu jāku, tev vispār nav augsts, galīgi nav augsts, ja, bet... Pēc tam pamosties rangī. Man bija augsts, un es domāju, viņa ir 3 kārtas, man ir 1. Nu labi, uz šīs pozitīvās notas laikam jāsaka, Dāvid, paldies tev, ka paviesojies pie mums. Tavu rubriku mēs, diemžēl, noslēgsim. Jā. Nu labi, un mums vēl ir, kā saka, jāsalāk kādu gali, jāpārdomā, ko esam dzirdējuši. Citiem tas ir darbs, citiem ir atpūt. Vai kādreiz vēl pakāpāt, jā, es tieši garām varbūt. Principā tagad es par to domāšu tā, ka jebkurā brīdī, kad es iešu garām, es pastīšos, vai gadījumā jūs te nesēžat. Jā, un tu varēsi pasīties, ja brīvs krēsls, tu vari pievienoties. Ja brīvs krēsls, es varu pievienoties, ja nav brīvs krēsls, es varu tā kā šoreiz atnākt un pateikt, pāj malā, jo tagad es arī pastīšos. Jā, tieši svarīga ziņa. Man ir tāds ziņojumi. Jā, redzēt, ka Valters te bija un tagad viņš vairs nav. Dažas lietas ir skriptā rakstītas, dažas nav. Vienīgais skumīgais, ka šajā ziņā ir tas, ka es atnācu un Valters aizgāja un es apsēdu šeit, bet tagad jūs vienkārši sakat, ejiet prom un te paliks tukšs krēsls. Tā ir iespēja. Jo tas ir labāk. Lai nav pa daudz, lai ir tā, mēs gribam vēl. Bet tu jau nezini, iespējams vēl kāds atnāks. Jo te tagad paliks tukšs krēsls. Pasaka, lai nāk. Tukšs krēsls, kurš nerunā nekā, ka te ir Dāvids, jā. Bet pozitīvā ziņa ir tāda, ka šādā formātā mēs labprāt gribētu redzēt tev biežāk ciemojamies pie mums. Bet jāsaka, ka vienīgais iepriecinājums šajā sarunā bija tas, ka Elvita man sēdēt. Jā, jo, ja tu esi visi raidījumi, tad mēs ar Eliju netiekam pie vārda. Saproti? Labi, paldies, tiekamies, jā. Jā. Veiksmīgi. Paldies, Dāvid, paldies. Jā, nu tā, ja jūs gribat turpināt dzirdēt no Dāvida, ejiet uz viņu kanālu YouTube, jo spiediet laikus. Komentārus arī rakstīt, tas ļoti palīdz. Aktuāls, iedrošinošs ziņas, jā. Nu, ko jums mazliet jāsalāk kopā kaut kādi secinājumi par to, ko dzirdēt no Valtera, no Dāvida, jo man mazliet mutē jau tiešām savs. Tagad visi dzer, jā, lai jārunā, var apdomāt, ko teikt. Jo, ir bijis diezgan pilnvērtīga epizode. Es pat domāju, ka visi tie pierakstiņi, ko atstājām, varam atstāt uz kā no citām, bet no tā, ko dzirdējāt, ko jūs tā kā varat paņemt. Man ļoti patīk, man liekas, it kā jā, šis raidījums bija par to attiecību jautājumu kaut kādā ziņā, varbūt mēs iesākām, bet gan Valters, gan Dāvids, viņi pieskarās tik daudz citām svarīgām, vērtīgām lietām, kas ir kaut vai par to, ka jā, ja tu esi šovakar un skaties šo epizodi, tad ko tev darīt, kā veidot attiecības ar Dievu, un kad Dievam ir īpašs plāns tev, un ka tu vari iesaistīties kalpošanās, lietot savas dāvanas, un tās pārējās lietas, tā ir piemetamā daļa, vai ne? Un kā ir teikts, ka tā ir dāvana. Un tie attiecību principi jau īstenībā attiecības tā, ka tu veido romantiskas attiecības un attiecības vienkārši, ko tu veido cilvēkiem vai ģimenē, tie principi ir ļoti līdzīgi, man liekas. Un tāpēc nevajag sarežģīt varbūt bieži vien visu, vienkārši būt ar patiesu sirdi, Dievu priekšā būt attiecībās ar saviem līdzcilvēkiem, un tā jau viss būs kārtībā. Tas laikam tāds mans apkopojums. Arī Valtera kontekstā, gan par attiecībām, gan arī par to dāvanu, ko viņš ir izkopis, tas vienkārši strādā pie sevis. Saprot, man liekas, ka cilvēkiem, kuriem tā kā, kuriem acis zīb visu laiku kaut ko citur skatīties, kaut ko uz citu dzīvēm, vai tā kā, nenormāli vajag attiecības, tad, laikam tev paša dzīvē īsti, nekas tāds... Jūs runājat, man liekas, krampis saraukāja. Bet turpiniet runāt, es iztaisnošu. Es domāju, ko tu dari, tik nepieklājīgi? Es kaut ko tur tā kā ceļos, kaut kur eju.
Bet turpin runāt, jā, jāstrādā pie sevis. Viss būs labi. Es skatījos, ka Dāvis ir atsācis skriet. Gatavojas. Viņš strādā pie sevis. Ja mēs strādājam pie sevis, tad parādās iespējas. Sevis turpinās arī tagad, kad tu esi attiecībās, un pat vēl vairāk. Tu parādās, ar ko tad ir jāsaka, jo tu liekas, ka tu esi perfekts. Valter, jo mēs aicinājām ne tikai tāpēc, lai viņš par attiecībām runā, bet tas pirmais jau bija taps tieši tā viņa viesošanās televīzijā. Man liekas, ka man ļoti patīk tas, kā viņš mazliet gāja no tā uzsvaru uz to, ka viņš tagad televīzijā bija, bet vienkārši, ka viņš izmanto katru iespēju, kur ir liecināt, ka viņš to izmanto. Un tas viņam, kā tu teici, iziet televīzijā, tas man ir brīvi, jo es to daru pie Hesīša, es to daru pie Maķīša, es to daru, kad ir runāju ar kaimiņiem. Bet tad Dievs redz tavu sirdi, un viņš vēlas tev dot iespējas, kas ir arī televīzija. Jo, piemēram, cilvēkam, kuram nebūtu gatavs raksturs, un viņam būtu problēmas ar lepnību, tu domā, Dievs viņam speciāli dot tādu iespēju piespēlēt, ka viņš tur aiziet, un tad viņš pusgadu, tur kājas sacēlas, es tur biju televīzijā, un tā tālāk, man īsti neko posties kāds, es beigais. Un es domāju, ka, ja mēs tā pasamies Dievu interesēs, ka mēs tomēr veidojam to savu raksturu, un to savas attiecības ar viņu, ka mēs to darām patiesi no sirds viņam. Un sākt pie mazumiņa arī, kā Dāvids teica. Uzticams mazās lietās. Man liekas, ka bieži vien ir tā, ka man liekas, ne visi tur tie, kas ir uzticami pie tām mazajām lietām, nonāks televīzijā vai nonāks kaut kur. Bet man liekas, Dieva princips ir tas, ka tas, ko tu dari viņam par godu slepenībā, tas viņam pat ir vēl dārgāk. Protams, ir superīgi, kad ir tāda platforma, ka tu vari aizsniegt daudz cilvēkus, bet tur tiešām tev ir jābūt gatavai sirdī, vai ne? Un tur ir arī tāda bīstamība, ja tā tavs sirds nav gatava, tu vari pakrist tajā lepnībā un tad, nenolikt to eksāmenu, vai ne? Bet tas, ko tu dari uzticami, un man liekas, Dievs to redz, viņš to atalgo un svētī, un tas viņam ir ļoti patīkami. Man liekas, nevienmēr vajag tam dot platformu, bet, ja tu esi uzticams Dievu priekšā tajā klusībā, savā sapnē kambarī, tas, man liekas, viņam ir vēl dārgāk. Man liekas, ka svarīgāk par tavu, teiksim, nākamo to soli ir tas, kā tu viņu veic, ar kādu attieksmi, kādu sirdi. Jo ties vienmēr būs nākamais solis. Tā liekas, ka tā kā, tu kaut ko sasniedz, liekas, viss, paldies Dievs, ņem mani, tā kā Enohu. Bet tev vienmēr būs nākamais solis, un tad vajag apstīties, kā tu veic tos soļus. Vai tu esi palicis stiprāks, vai tu esi palicis Dievam vairāk pieķēries, vairāk viņam uzcies, vairāk esi gatavs pazemoties. Mēs zinām, Jēzus mazgāja visiem kājas, bet tas ir līmenis. Pats Dievs nonāca šeit, lai mazgātu visiem kājas, tas ir pazemības līmenis. Mums ir ko strādāt. Ir ko strādāt, un šī gada redzējums, kā reiz, ko Dāvids tikko mums teica, ka piedzīvo, ko Dievs dara caur tevi, kā reiz arī ir tas sākt ar tām mazajām lietām, atsaukties viņam, un tad jau tur skaties un vienkārši uzticies un ļaujies viņam, un tu redzēsi, ka Dievs tev var vadīt tādos ceļos, kā tu nebija iedomājies. Tā kā, izskatās, ka podkāsta epizode būs pietuvusies noslēgumam. Vēl daudz, kas palika neizrunāts, bet nākamajā reizē. Paldies mūsu viešņi. Ļoti izskatīgi, jāpasaka, ka ir mūsu viešņi šoreiz. Tu vari nekomentēt. Es tagad domāju, kā man īsti šajā situācijā uzvesties. Bet, ja jūs redzat šo krāšlu brīvu un esat kaut kur netālu, varat droši iesaisties. Bet vienīgais, jūs esat televīzijā bijuši. Tad ir papildus punkti. Tad ir bišķi vairāk punkti. Labi. Es domāju, ka esam noslēguši epizodi, mēs komentējam, mēs